gājienu. Godātie žurnālisti, valsts prezidents Andris Bērziņš par tikšanos. Mēs pārunājām atkal to pašu jautājumu par situāciju pasaulē, Eiropā un Latvijas vietu un iespējām nākotnē. Visas analīzes šobrīd rāda, ka Latvijas pozīcija varētu vērtēt droši kā piesardzīgi pozitīvu. Otrs tāds plašāk apspriestais jautājums bija, kur mēs apmainījāmies domām un izvērtējam šo situāciju, kāda ir šobrīd Air Balticā un to iezīmēto attīstības scenāriju, kad 2 nedēļu laikā savākt pietiekama informācija un varētu teikt, ka šis process attīstās pietiekami labi uz priekšu, lai nonāktu pie konkrēta un labākā risinājuma. Lūdzu, Laita. Prezidenta kungs, vai tas, ka jūs jau vairāk nedēļas esat virzījis uz Saeimu jautājumu par tieslietu ministra Aigara Šaramberga demisijas pieprasījumu, varētu neliecināt par to, ka jūs paužat vismaz netiešu atbalstu vienotībai vai Šaramberga kungam? Visi jautājumi, ieskaitot šo, ir visu laiku procesā un tiek vākta informācija par tiem jautājumiem, kur ir iesniegt, un šī atbilde šobrīd ir tāda, ka tur vēl nav pietiekams informācijas, lai viņi liktu. Tikpat labi, ja jūs man teiksiet pēc tam, ja es virzīšu to jautājumu, ka es atbalstu šos divus pozitīvus politiskos spēkus, ar tādu pašu pārliecību jūs man to apgalvosiet. Un kad jūs minēsiet savu... Ka būs šī informācija pietiekami savākt tajā gadījumā tikai. Bet tas attiecās pa visiem jautājumiem, ne tikai par šo. Ja tā pagājušajā nedēļā koalīcijā bija diezgan liela asumīga no premjera puses, tika piedāvāta satiksmes ministra demisija, pēc tam kā atbildes Zaļās zemnieku savienības atbildes draudu tādā gadījumā arī valdība varētu gāzties. Kā jūs vērtējat vispār, cik produktīvi ir nepilnu mēnešu pirms vēlēšanām koalīcijā šādas attiecības? Šis jautājums, protams, ļoti svarīgs, bet politika kompromiss, un man ir prieks, kad ir šis kompromiss panākts un tiek risināts jautājums, nevis meklēt tādas, kurš būtu politiski vainīgais. Domāju, ka tas ir labākais risinājums šajā brīdī. Paldies. Paldies. Man būtu vēl jautājums. Jā, lūdzu. Par Air Baltica TV3 ziņas. Kā jūs uzskatāt, krīzes laikā, kad vēl konsolidēt budžets ir jākonsolidē par aptuveni 100 miljoniem matiem, ieguldīt Air Balticā tik daudz miljonus, iet runa par 60 miljoniem vai mazāk. Vai tas šobrīd ir lietuvīgi, jūsuprāt, kurš cilvēks, kurš daudz saistīts? Bet nav jau tāds lēmums pieņemts, tiek izvērtēts šīs te situācijas attīstība, un es sapratu no premjera, ka 2 nedēļu laikā tiks dots vērtējums šai situācijai. Tur nav, viņš tā nav tik vienkārši novērtējams un nomērāms, cik tur vajag un kā vajadzētu rīkoties. Bet jāiegulda būs katrā gadījumā, vai ne pērkot akcijas, vai neieguldot pamatkapitālā? Acīm redzot, pēc 2 nedēļām mēs varēsim konkrēti spriest par šo. Paldies.